laba diena, vai labs rīts, vai labs vakars manā jaunajā video. No Daugavpils, manas māju pilsētas. Šoreiz nolēmu jums parādīt, kā izskatās Daugavpils, sagaidot Ziemassvētkus, sagaidot jauno gadu. Tagad atrodos centrālajā laukumā, un šeit parādīšu egli. Un ne tikai egli, tepat ir redzams arī panorāmas rats, kas tiek katru gadu uzstādīts. Šīs te mājiņas sarkanās, tur ir tāda kā bufete, un tur var dabūt karstvīnu, tēju, kafiju. Šis te ir vienības nams ar gada skaitli 2026. Šo gada skaitli uzliek katru gadu. Un te es izbraucu arī ar panorāmas ratu, lai nedaudz parādītu, tā teikt, no augšas, kā izskatās pilsēta. Un šeit pat ir redzama viesnīca Latgala, pa labi vienības nams, tur iekšā arī Daugavpils teātris, arī koncertzāle, un pamazām braucu es augšā. Cik zinu, panorāmas rats šāda paša tipa ir uzstādīts arī Liepājā, bet laikam tur drusku viņš atšķirās. Bet, pamats ir tāds pats. Un šīs te gaismiņas, kas tur tālumā ir redzamas, tas ir Dubrovina parks, un uz turienes arī aiziešu, bet tas būs nedaudz vēlāk. Kopumā pilsēta ir saposta, skaista, un tas tiešām ļoti priecē. Kaut gan citus gadus ir bijis tieši tāpat, Daugavpils sakoptības ziņā ir viena no skaistākajām pilsētām Latvijā. Tur tālumā Daugavpils televīzijas tornis, un tagad jau es esmu pašā augšā. Brauciens maksāja 5 eiro, tas ir lētāk nekā, piemēram, Liepājā, jo Liepājā maksā 10 eiro, šeit tikai 5 eiro. Bet Liepājā, kā uzbrauc augšā, tad operators apstādināja kabīni, un tur uz minūti varēja paskatīties apkārt. Bet šeit viņš tikai brauca. Tas brauciens bija apmēram 7-8 minūtes, tas ir 2 apļi. Šeit, ejot uz Dubrovina parku, parādījušies automāti, tādi, kur lācīti izvilkt ar to ķepu saucamo. Un, tur tādi ļoti daudz, 10 to automātu. Šādas te mājiņas agrāk nebija. Un šis ir Dubrovina parks.
Šeit katru gadu tiek izkārtas, ja tā var teikt, šādi rotājumi izlikt. Un citus gadus, tad, kad ir sniegs, tā kā te ir balts, tad izskatās te ļoti skaisti. Diemžēl šogad sniega nav, bet, kas to var zināt, varbūt uz priekšu būs vēl sniegs. Un tad, kad būs te balts, tad tiešām iesaku visiem atnākt, paskatīties, paņemt kādu karstu dzērienu, un būs brīnišķīga sajūta. Vasarā vēl piebildīšu, šeit atrodas strūklaka. Ļoti augsta vēl piedevām. Nu, un te vēl atgriežos vienības laukumā, centrālajā laukumā, tā laikam var teikt. Un tepat nedaudz paskatīšos, kā izskatās zem eglītes spārniem. Savukārt šī ir Rīgas iela. Šo mazo posmiņu uzbūvēti pāris gadu atpakaļ. Agrāk viņas sākās no Cietokšņa ielas, tagad viņas sākas no vienības laukuma. Tepat arī kafejnīca Šokoladņa. Avīzes Miljona redakcija. Pa kreisi Solonams. Un šī ieliņa ved uz staciju. Tiesa gan rotājums ir tikai, nezinu, kaut kādi varētu būt 50 vai 100 metri. Un šeit es esmu atnācis uz Andreja Pumpura skvēru. Un arī šis parks ir izgaismots, ļoti skaisti. Te atrodas planētas, bet to visu skatieties paši. Vēl tikai piebildīšu, ka kopā ar baznīcu, manuprāt, tas izskatās ļoti skaisti. Šī izgaismotā ēka, kur nedaudz vēl pieešu klāt, ir vecais korpus universitātei. Tas katru gadu šādi tiek izgaismots. Ļoti skaisti. Nu ko, tagad teikšu jums lielo tā. Uz tikšanos jau citā reizē. Un lai jums jauka diena.